Godātie vēlētāji, es esmu Andris Rubīns, Siguldas domes priekšsēdētāja kandidāts no 7. saraksta Latvijas atzimšana. Es esmu gatavs uzņemties, mēs visi esam gatavi uzņemties šo lielo darbu, lai panāktu vienlīdzību, lai uzplauktu Siguldas novads un lai iedzīvotājiem būtu ar katru dienu labāk. Pateikšu dažus punktus, kas ir mums galvenie punkti mūsu vēlēšanas programmā. Pirmkārt, jau rūpes par iedzīvotāju veselību. Tas ir galvenais. Galvenais, lai cilvēks būtu vesels un rūpes par cilvēku. Ko mēs domājam darīt? Mēs nodrošināsim veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem. Arī, lai nebūtu tādas rindas, kā tagad ir uz speciālistiem. Otrs, kas ir ļoti svarīgs, mēs panāksim, ka medikamenti visiem novada iedzīvotājiem būs 30 līdz 50% lētāk, atverot savu lieltirgotavu novadā. Viens, kas ir ļoti svarīgs, uzņēmēju darbības atbalsts, uzņēmēju darbības atzimšana un veicināšana. Mūsu sarakstā ir 3 uzņēmēji – Kalniņš, Gailis, Rubīns. Viņi zina, kad vajag vairāk darīt, lai uzņēmēji justos vieglāk piesaistīt kapitālu, piesaistīt investīcijas un tā tālāk un dot pienesumu domei, gan ar darbvietām, gan ar naudu. Domei pašreiz ir liels aizņēmums. Vairāk kā 50 miljoni ir aizņemta nauda. Lielākā daļa nauda ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un tas ir jāmaina. Vajag panākt, lai naudu nes uzņēmēji. Nākošais – atbalstīt Siguldas universitātes izveidi. Ideja ir Siguldā izveidot savu universitāti, tāpat kā Valmierā. Tas dot lielu pienesumu Siguldai. Pirmkārt, studenti daudz būtu, otrkārt, visi siguldieši varētu arī turpat mācīties, un treškārt, jaunas darba vietas. Izstrādāt reālu palīdzības programmu ģimenēm ar maziem bērniem, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem, vientuļām mātēm. Pašreiz tas ir atstāts novārtā. Būvniecībā iepirkumiem nodrošināt priekšrocības novada uzņēmējiem. Tad viens no punktiem, kas mums ir medikamentu un rehabilitācijas līdzfinansējums un vientuļo senioru un invalīdu aprūpe. Un attīstīt pašvaldības piederošo īres dzīvokļu fondu ar izpirkuma tiesībām. Jaunajiem cilvēkiem vajag palīdzēt iegādāties dzīvokļus, lai viņi lēnām var izmaksāt vai arī, ja daudz bērnu, tad dāvināt. Nu, ko es gribu teikt? Mums sarakstā ir uzņēmēji, ir matemātikas profesors Mens, kas varētu būt labs finansists domē. Un es domāju, ka visi kopā strādājot, mēs veicināsim Siguldas novada uzplaukumu. Es gribu uzsvērt arī to, ka pašreizējā Siguldas novada doma ir izveidojusi lielu parādu. Nepietiekam rūpējās par uzņēmēju darbības attīstību, nepietiekam rūpējās par veselības programmas attīstību. Godātie vēlētāji, aicinu jūs 7. jūnijā balsot par 7. sarakstu. Mēs jūs nepievilsim.